vakar ielidojām vienos naktī Ņujorkā un gulēt kādos 3, un tagad jau 12. es skrienu satikt savu klienti. Tagad atrodamies pie John George restorāna, kas ir tāds viens no visslavenākajiem un labākajiem restorāniem Ņujorkā. Un pavisam noteikti jūs esat tādi ļoti labo restorānu cienītāji, tad jums noteikti vajag izmēģināt šo vietu, jo nākt vakariņās ar pusdienās uz šeini ir kā vesels pasākums. Šim restorānam ir arī 3 Michelin zvaigznes, un noteikti vajag izmēģināt šādas klases ēdienu, jo var teikt 100% šī līmeņa restorānu Latvijā nav vispār. Ir dzīvoklis, kuru mēs noīrējām, kamēr esam Ņujorkā. Un viņš ir ļoti tipisks Ņujorkas dzīvoklis, jo, kā jūs varat redzēt, tas ir loks. Un otrā pusē logam ir siena. Vispār tagad ir rīts, ārā ir saulīte spīd, bet, protams, mums iekšā deg lampa un ir pilnīga tumsa, jo šī te dzīvoklīša loks atrodas pret sienu. Šis nav tipiskais franču krosāns, bet šis ir tāds amerikāņu versija, bet ļoti labā ziņā amerikāņu versija. Ļoti garšīgs un jau uz latviešiem pārbaudīts. Iekodīsimies. Pastāvēs. Ļoti garšīgs, svaigs. Ļoti labs. Un kafijas krūzes ir milzīgas šī vietā. Tas ir kapučīno, bet ļoti pienains. Ja jums garšo pienains kapučīno, tad jums patiks. Ja jums laikas stiprāks, to varbūt nē. Noteikti viena vieta, kur aiziet paēst Ņujorkā, ir bārs Pitī. Jo Ņujorkā ļoti daudz itāļu un itāļu ēdiens ir viennozīmīgi viens no vislabākajiem nogaršot. Mēģiniet uz šo restorānu nākt nedaudz ātrāk, nevis uz vakariņu laika, jo kaut kur aptuveni pēc 6 šeit ir ļoti lielas rindas. Tā kā es ieteiktu noteikti nākt pirms 6, lai nebūtu jāstāv rindā, lai tiktu iekšā restorānā. Un vēl pavisam noteikti šis ir restorāns Ņujorkā, kuras esmu redzējis visvairāk slavenus cilvēkus. Noteikti vieta, kur atnākt izstaigāt un apskatīties, ir Highline parks, kurš atrodas uz vecām dzelzceļa sliedēm, kuras ir paaugstinātas vairāku stāvu augstumā. Viens no labākajiem laikiem, kad nāk uz šo parku, ir tādā pievakarē, kas sāk satumst, jo tad visi augi un viss parks ir ļoti skaisti izgaismots. Šī brauciena jaunatklājums ir šis te restorāns, un, kā saka, ja jums ļoti garšo asas ēdiens, jūs noteikti apstāties šī vietā un nogaršot augstās asās nūdeles. Un arī cenas ziņā šis restorāns ir ļoti izdevīgs un ir noteikti labs variants. Ja jums garšo interesanti un aziātu ēdienu, un jūs gribat nobaudīt neparastas garšas, tad šis pavisam noteikti ir viens restorāns, kur apstāties. Tātad, ja jūs gribat apēst milzīgu kaudzi ar gaļu, amerikāņu stilā, pavisam noteikti nākat uz šo restorānu. Pirmo reizi Ņujorkā redzu restorānā mazsālītu gurķi.
no vietām, kur noteikti ir jāaiziet Ņujorkā, ir Ipido. Ramena zupas vieta un garšīgo gaļas un dārzeņu pīrādziņu vieta. Mēs iesim tur šodien apēst pīrādziņus un izdzert kādu japāņu alu. Galvenais, ja jūs nākat uz Ipido un jūs gribat apsēsties pie galdiņa, jums jārēķinās ar to, ka noteikti būs jāgaida vismaz no 30 minūtēm līdz 3 stundām, lai dabūtu galdiņu. Un tas ir pilnīgi normāli šī restorānā, un parasti tas ir tā normāli visos labajos restorānos Ņujorkā. Tā kā nevajag apvainoties, ja viņi pasaka, ka jums ir jāgaida kāda stunda, bet vienkārši gaidiet, jo tas ir to vērts. Mums aiz muguras atrodas Flatiron Building, un kur jums noteikti vajag Ņujorkā apskatīties un pie kuras vajag nofotografēties. Un kādēļ? Tādēļ, ka šī ēka, kas ir celta 1903. gadā, ir tā kā sava laika vislielākais paraugs sava laika domāšanai un mākslas un ēkas un arhitektūras izpratnei. Jo, vārdu sakot, ir tā, ka visa Ņujorka ir kā rūtiņas. Visas ielas iet vai nu uz leju, vai nu uz sāniem, kā rūtiņas. Bet ir viena iela, kas iet pāri diagonālē visām ielām, un tā ir Broadway. Un kas notiek? Ejot pāri šīm rūtainajām ielām, Broadway sadala zemes pletīšus tādos 3 stūrīšos. Sanāk tā, ka starp šiem 4 stūriem ir 3 stūrīšu pletīši. Kādreiz tika uzskatīts, ka šie 3 stūru zemes pletīši nav nekam derīgi un netika nekam izmantoti. Cenas Ņujorkā un iedzīvotāju skaits ļoti palielinājās. Un līdz ar to zemes vērtība pieauga, un tādēļ pat kāds nopirka šo 3 stūru zemes pleķīti un izmantoja to ēkas celšanai. Vēl liels paraugs šī ēka ir tādēļ, ka tieši šī laikā Ņujorkā radās jauns jēdziens priekš ēkām, kad ēkai ir jābūt kā mašīnai, kas pelna naudu, kad ēka nevar būt vienkārši kaut kas, kur cilvēki dzīvo. Un dēļ tā sāk būvēt ļoti augstas ēkas, un arī šī ēka ir ļoti augsta un liela, un tāpat laikā ne tikai tas, ka viņa ir augsta un liela, viņa tiek pelnīta nauda, bet viņa arī tiek pelnīta nauda, jo viņa tika uzcelta šī 3 stūra formā uz 3 stūra veida zemes pleķīša. Un vēl pats pēdējais ir tas, ka šī ēka ļoti vizuāli iezīmē šī laika posma ēku kā modes tendences, kad apakšējais stāvs ir ļoti izgaznots, tad visi pa vidu stāvi ir tā kā kopijas viens otram, un tad pats augstākais stāvs, penthouse, arī ir ļoti izdekorēts un ļoti grezns. Vēl noteikti tādu no mākslas puses, ko es ieteiktu, ir noteikti apskatīt Metropolitēna mākslas muzeju, kurš ir ļoti skaists. Viņš nav tik liels kā Ermitāža un Luvra, bet viņš ir ļoti, ļoti skaists. Un tur noteikti mums vajadzēja atrast 1 dienu laika, aizbraukt un viņu apskatīties. Un vēl viens ieteikums visiem, kas brauc uz Ņujorku, pavisam noteikti izstaigājiet Ņujorku ar kājām, nebrauciet varbūt tik daudz ar turistu autobusu, bet ejiet visur ar kājām un apskatiet pilsētu un izziniet. Un tikai tad, ja jūs esat noguruši, jūs varat braukt ar metro, kur nu jums vajag, apakaļ uz viesnīcu vai uz kādu vietu. Bet principā es iesaku izstaigāt